Pārtikas preču banda, pūstošā pica, picas sejas lomā, šokolis, doka, brokaļa lomā, sabojājusies ola, olgalvja lomā, lipīgā limonāde dzirkstošās lomā, nēdamais virtulis rokija lomā. Pārtikas preču banda. Mēs esam gatavi, pica seja. Lieliski, Roki, labi. Mēs tūlīt uzzināsim, kurš ir lielāks ģēnijs. Lieliskais doks brokolis, kurš ir dzīvis gudrs. Vienmēr zaļš. Vai olgalvis, kurš izcepinājis savas smadzenes, kad ievāz mēli kontaktlīdzdā un tagad domā, ka ģēnijs. Es esmu ģēnijs. Lai noskaidrotu, kurš tiešām ir visgudrākais, mēs, protams, izmantojam viszinātniskāko metodi, kādu jebkad izgudrot. Iekrišanu ledus dzērienā. Tas tiešām ir gudri, ģeniāli. Zaudētājs iekritīs spilgtā šķidrumā uz neatgriešanos. Uzvarētājs dabūs kūku. Kūka. Es mīlu zinātni. Uzvarētājs es. Arī drīkstēs sazināties ar veselības departamentu, lai uz mūžīgiem laikiem slēgtu riebīgo veikalu. Jā. Sāksim pārbaudi. Ak, stāvi man klāt piena pelējums. Pirmais jautājums. Olgalvi, ko tu iegūsti, ja sakrusto brontozauru ar uguņošanu? Ko tu iegūsti, ja sakrusto? Tā ir mīkla no košlaimās gumijas pacīs. Nepareizi. Atbilde ir dinamītu. Saprati, Roki? Jūs esat jukuši. Paldies. Nākamais jautājums. Dok brokoli, kā tu vari likt salvetei dejot? Tu tajā izšņauc degunu. Jā. Lieliski. Pareizi. Olgalvi, ko viena cepura teica otrai cepurai? Tas nav godīgi. Nē. Cepura teica, tu paliec šeit, es kāpšu virsotnē. Roki, pārgriez divus makaronus par tik briesmīgu atbildi. Labi. Ko? Dok, kāpēc krupi šķērsoja ceļu? Lai pierādītu, ka viņam ir iekšs. Jā. Tas ir pilnīgs neprāts. Olgalvja kārta. Kas ir neredzami un smaržo kā burkāni? Policija. Nepareizi. Trusīši purkšķi. Bet tas bija labs minējums. Uzredzi. Palīgā! Tulkoja Krista Laura Sīle, lasīja Miķels Židļuns, ieskaņot skaņu studijā Marana Productions.